zīmīgs datums piekdiena 13. Izraēla naktī un rīta pusē veica masīvu aviotriecienu, raķešu triecienu, dronu triecienu pa Irānu. Praktiski pašu jaudīgāko, kāds jebkad ir bijis. Viens moments ir, manuprāt, ļoti svarīgs, vai šis konflikts tomēr izplatīsies tālāk, un vai mēs tomēr jau esam 3. pasaules karā, vai tas ir sākums, un tā problēma ir, ka vēsturnieki, tie, kas paliks dzīvi, varēs varbūt pēc daudziem gadiem pateikt, lūk, šis bija tas pirmais trieciens, ar kuru mēs varam sākt skaitīt, kad sākās. Es domāju, Latvijas iedzīvotājiem būtu vērtīgi zināt kaut vai tā iemesla dēļ, ka, ja notiks tas, ko mēs ar Arnoldu, par ko mēs runājam šodien ar Arnoldu, tad var pamosties ar ļoti nepatīkamām degvielas cenām un ļoti nepatīkamām, vispārējo sadārdzinājumu šo degvielas cenu dēļ. Kaut vai šī iemesla dēļ, protams, mums visiem ir vērtīgi zināt, kas notiek un kā tas viss tālāk varētu virzīties un ar ko tas draud. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Jāsaka tā, ka optimismam, diemžēl, nav nekāda pamata. Mums ir arī jāpievērš ļoti liela uzmanība Irānas un Izraēlas konfliktam, jo nedaudz, par to, kas tad notika. Notika tas, ka piekdienas naktī no ceturtdienas uz piekdienu, pagājušā ceturtdiena piekdiena, no 12. uz 13. jūniju, tātad arī zīmīgs datums piekdiena 13. Izraēla naktī un rīta pusē veica masīvu aviotriecienu, raķešu triecienu, dronu triecienu pa Irānu. Praktiski pašu jaudīgāko, kāds jebkad ir bijis. Tātad atzīmēšu tikai to, ka kas tad bija mērķi? Mērķi bija pirmkārt Irānas militārā vadība un diezgan ievērojams skaits Irānas augstāko militāru personu tika likvidēts šī trieciena rezultātā. Tāpat trieciens tika vērsts pa Irānas politisko vadību un, kas ir ļoti nozīmīgi, tika nogalināti šie trieciena rezultātā arī tātad ievērojami kodola fiziķi, tātad tieši tie zinātnieki, kas bija atbildīgi pār Irānas kodola programmu. Tātad tie tika fiziski iznīcināti. Tālāk, kādi tad bija stratēģiskie, taktiskie un operacionālie mērķi? Tātad pirmkārt, protams, ļoti daudzi politiķi un eksperti uzskata, ka šim Izraēlas triecienam ir principā divi lieli stratēģiski mērķi. Protams, deklarētais mērķis likvidēt vai vismaz būtiski aizkavēt Irānas kodola programmu. Tātad ar nolūku, lai Irāna nespētu realizēt savu kodola programmu militārajā jomā un, attiecīgi, Irāna nespētu iegūt kodola ieročus. Jo daudz uzskata, ka Irāna ir ārkārtīgi tuvu kodola ieroču izveidē. Protams, ka Irānas oficiālajā doktrīnā ir paredzēts, ka Izraēla kā valsts ir jāiznīcina. Tātad, kā mēs redzam, šajā aspektā Izraēlai nav pārāk daudz izvēles iespēju. Ja Izraēla neko nedarīs, tad Irāna agrāk vēl iegūs kodola ieročus, un tad būs ļoti grūti Izraēlai kaut ko iesākt. Bet, ja Izraēla kaut ko grib darīt, tad jādara tagad, ko Izraēla arī principā izdarīja. Otrs, protams, moments ir režīma nomaiņa Irānā, ko arī Izraēlas premjeras Netanjahu neilgi pēc militārās operācijas uzsākšanas aicināja Irānas tautu tātad izmantot šo iespēju logu, iziet ielās un gāzt ajatolu režīmu, tā saucamo ajatolu režīmu. Es tikai ļoti īsi atgādināšu dažus vēsturiskos faktus. Tātad pirmkārt, 1953. gadā notika valsts apvērsums Irānā, un Irānā pie varas nonāca tā saucamais šahs, tātad valdnieks, kas valdīja Irānu līdz 1979. gadam, kad notika Islama revolūcija, šahs tika padzīts, emigrēja, un Irāna nonāca tā saucamā ajatollas režīma
rokās. Ja? Tātad tieši Ajatola Homīnī bija tas, kurš 1979. gadā izveidoja šo te tātad valsts iekārtu, kāda Irānai šobrīd. Kā es jau pieminēju, viens no Irānas ārpolitikas mērķiem ir Izraels valsts fiziska iznīcināšana. Protams, ka Izraela nevar teiksim tā, nepievērst uzmanību šim faktam, kas samazina vispār jebkādu sarunu iespējamību. Ļoti grūti sarunāties ar cilvēkiem, kuri principā ir bezkompromisu cīnītāji par to, lai tu tiktu iznīcināts. Ir ļoti grūti izņemot iznīcināt vai mēģināt iznīcināt viņus pašus. Lūk, tātad, un trešais, teiksim, mērķis ir, protams, ievilkt Amerikas Savienotās valsts šajā konfrontācijā. Teicu, ka būsim atklāti, neskatoties uz šī pirmā trieciena panākumiem, jo Izraēlai izdevās, tātad, kā es jau pieminēju, izdevās likvidēt pietiekami lielu daudzumu Irānas militārās vadības, pietiekami lielu daudzumu Irānas kodolfiziķu, tātad tika veikti triecieni pa šīm te kodola programmas vietām, kur šīs tātad kodola enerģija tiek veidot pa pretgaisa aizsardzības sistēmām Irānas, lai atvieglotu tālāk gaisa spēku uzbrukumu Irānai. Tātad tas bija samērā veiksmīgs moments Izraēlai, bet nav datu, ka Izraēlai ir izdevies, teiksim, iznīcināt vai būtiski kaitēt Irānas kodola programmai. Kāpēc? Tāpēc, ka lielākā daļa no šiem objektiem ir dziļi pazemē. 90-100 metru pazemē ar ļoti nopietnām aizsardzības sistēmām, un principā Izraēlai nav tāda apjoma un jaudas aviācijas bumbu, kas spētu tātad sagraut šos te bunkurus un sagraut šo te infrastruktūru 100 metru dziļumā. Amerikas Savienotām valstīm ir šādas iespējas. Un līdz ar to, protams, šobrīd situācija tāda, ka ir notikusi trieciena apmaiņa, un Irāna arī ir veikusi ar 100 balistisko raķešu vairākus viļņus triecienus pa Izraēlu. Arī, teiksim, pa Izraēlas lielākajām pilsētām, Tel Aviva, Jeruzaleme, Haifa, pa Izraēlas kodola tātad objektiem, pa Izraēlas naftas pārstrādes rūpnīcām, pa Izraēlas militāriem objektiem, pa Izraēlas aizsardzības ministriju. Un, protams, šobrīd jau ir vairāki 10 bojāgājuši Izraēlas pusē, vairāki 100 bojāgājuši Irānas pusē, un principā neizskatās, ka šis konflikts tagad strauji varētu beigties. Pat ja šis konflikts beigsies, tam būs tālējušas sekas. Kāds varētu būt šīs sekas? Pirmkārt, Irāna var vispār iziet no jebkādām sarunām par kodolu programmu un triecienu tempos attīstīt savu kodolu ieroču izveidi tuvāko nedēļu, varbūt mēnešu laikā. Otrkārt, Irāna var bloķēt Ormuzas jūras šaurumu Persijas līcī. Tātad atgādināšu, ka pa šo šaurumu katru dienu iziet 25% visas pasaules naftas un vairāk nekā 30% pasaules gāzes. Tātad varam tik iedomāties, kādas sekas būs šādam solim uz pasaules naftas un gāzes cenām un gala beigās degvielas cenām visur pasaulē. Tālāk Irāna var dot triecienu pa ASV interesēm līču valstīs. Neaizmirstīsim, ka ASV ir militārā infrastruktūra un bāzes gan Saudarābijā, Bahreinā, Kuveitā, Katārā. Un attiecīgi viss šīs bāzes ir dažu 10 kilometru attālumā pāri Persijas līcim. Viens var apskatīties vienkārši ģeogrāfiju, un tur attiecīgi šie attālumi ir ārkārtīgi niecīgi. Un, protams, ja mēs skatāmies tālāk ģeogrāfiski, turpat blakus ir Turcija, turpat blakus ir Arābu valstis, Irāna robežojas ar Afganistānu, kur attiecīgi arī ir, kā vienmēr, permanents militārs konflikts. Ja. Tāda šeit mēs varam runāt, ka ir ārkārtīgi nepatīkami iespēja straujam šī konflikta displešanas gadījumam, tā saucamiem domino principā. Ik viens, kas spēlēs domino, zina, ko tas nozīmē, ka jūs saliekat kauliņus, jūs apgāžat vienu, un tad tas viss parauj sev līdzi visus nākamos kauliņus, kamēr viss sistēma ir sabrukusi. Lūk, tā kā
Tā kā tāda ir situācija ar šiem triecieniem, es tikai atgādināšu to, ka acīm redzam šis ir visintensīvākais Arnolda konflikts. Ar tādiem, protams, ka ir bijuši visi šie te konflikti jau iepriekš. Izraela ir diezgan metodiski likvidējusi Irānas tā saucamos proxy atbalstītājs reģionā. Atcerēsimies 24. gada oktobrī, septembrī, oktobrī Izraela deva triecienu pa Hizbollah, tā saucamā pager operācija, ko mēs tev apspriedām, kad tika uzspridzināti ar signālu pageri tieši Hizbollah vadībai un operatīvajiem darbiniekiem, kuri cieta diezgan liels zaudējums. Tālāk pagājušā gada oktobrī un novembrī tika likvidēts arī Bašar Asada režīms Sīrijā, kas bija Irānas sabiedrotais. Un mēs redzam, ka Irāna, protams, ir zaudējusi šo te savu aizsardzības līniju lielā mērā, bet tajā pat laikā viņu sabiedrotie hutieši tātad Jemenā ar ļoti nopietnām raķetēm apšauda Sarkano jūru, kas vēl viena, ļoti svarīga jūras artērija. Arī ar ļoti lieliem šaurumiem, un tur ir Suecas kanāls, arī caur turieni iet ārkārtīgi daudz pasaules tirdzniecības, caur Suecas kanālu un Sarkano jūru un Vidusjūru. Un šie te hutieši no Jemenas apšauda ar ļoti nopietnām raķetēm. Viņi aizsniedz līdz Telavivai, līdz Izrēlai, lai gan tur ir maz 1000 kilometru starpība. Tā kā ļoti nepatīkams moments. Kāpēc? Kā es teicu, ka pirmkārt visintensīvākais konflikts kopš, es pat nevaru pieminēt, kad būtu tik liela postījumi bijuši gan Irānā, gan Izrēlā. Nevienā no šiem iepriekšējiem kariem Izrēlā nav bijuši tādi postījumi, kādi Izrēlē bija ar saviem kaimiņiem. Un arī Irāna, protams, ne pirmo reizi dod triecienus pa Izrēlu, bet šeit ir jākonstatē, Arnold, ko es gribēšu to nokomentēt, ka Irānas pretgaisa aizsardzība tomēr nespēja līdz galam neutralizēt draudus, un arī slavenais Izraels dzelzs kupols pretgaisa aizsardzība arī izrādījās, ka nav spējīga neutralizēt Irānas raķetes. Un Irāna izrādījās, ka ir gan virsskaņas raķetes, gan daudz cits ekipējums, kas spēj, pirmkārt pārslogot pretgaisa aizsardzības sistēmu ar dronu viļņiem, un tad attiecīgi ar šiem viļņiem kāpinot šo pretgaisa aizsardzības sistēmas noslogotību, izlaužos cauri tai, un, kā es jau teicu, ir cietušie gan Telavivas priekšpilsētās, gan, acīm redzami, Haifas gāzes un naftas pārstrādes rūpnīcā, tātad ostas un tā tālāk. Plus, kā es jau minēju, ir ārkārtīgi liela iespēja, ka šis konflikts var strauji pārvērsties pa kodolu konfliktu, un šis konflikts var strauji pārvērsties un pārsviesties uz citām teritorijām. Un, protams, jautājums, vai ASV tiks ievilktas šajā konfliktā. Jo atgādinu, ka Donalda Trumpa administrācijas uzstādījums bija nekarot svešus karus. Šobrīd viņam ir nepabeigts konflikts Ukrainā, un šobrīd viņam ir ļoti nopietnas konflikts Izraela, Irāna. Tā kā situācija ir, maigi sakot, ļoti nepatīkama, ar neparedzamām sekām. Tātad, Arnold, kā tev šķiet, vai pretgaisa aizsardzības sistēmas spēj nodrošināt šo 100% drošību, vai tomēr šobrīd mēs varam runāt, ka dronu attīstība, ārkārtīgi straujā dronu attīstība, raķešu attīstība, tātad virsskaņas raķešu attīstība, kas spēja apiet pa dažādām trajektorijām, apiet šo pretgaisa aizsardzības sistēmu. Un tas ir diezgan, manuprāt, tāds nopietnas signāls arī mums. Lūdzu, Arnold, ko tu domā par šo visu situāciju? Jā, tu visu ļoti pareizi pastāstīji. Tad ir Izraela veids šos triecienus, acīm redzot, tie bija nepieciešami, un ņemot vērā Izraels izlūkošanas datus un viņu spējas, tad viņi izdarīja šo triecienu ļoti veiksmīgu. Par cik, kā jau tu piezīmēji, tad tika iznīcināts pretgaisa aizsardzības sistēmas Irānā, bet, kā mēs redzam no atbildes trieciena, tad Irānai bija pietiekami liels spējas, tad tieši raķešu artilērijas spējas, lai nodarītu būtisks kaitējums un
izsist cauri šim, kā var teikt, pretgaisa aizsardzības šim vairogam, šim dzelzs vairogam Izraels, jo, protams, ka tīri reāli šodien, es domāju, kad pie tā pat nedomā, un es domāju, Izraela nebija tam gatava, ka kompleksais uzbrukums ar droniem un ar raķetēm, ja, tas ir tāds aizsardzības sistēmai jābūt sadalītai. Mēs par to esam vairāk kārt runājuši, ko es esmu vairāk kārt atzīmējis. Tātad šodienas karš, ja, šodienas kara taktika, specifika, tātad dronu karš kompleksā ar masīvu raķešu uzbrukumu. Ja. Tad lielākā daļa valsts pretgaisa aizsardzības sistēmas ir dārgas, raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmas, tādas kā Patriots, Airis un citas sistēmas. Bet maz tiek pievērsta uzmanība tieši to radius pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas neutralizē dronus. Tātad dronu darbība, jo droni ir lēti, droni ir ļoti daudz, tātad masīvs dronu uzbrukums un pēc tam raķešu uzbrukums. Tātad šīs sistēmas tiek noslogotas, dārgās sistēmas, raķešu sistēmas tiek noslogotas ar dronu iznīcināšanu, neutralizēšanu, kas būtībā nav iespējams. Ja. Un es uzskatu, ka droši vien arī Izraela izdarīs korekcijas un secinājums, ja, pēc šī uzbrukuma. Ja. Un daudzām valstīm ir jāizdara secinājums. Es domāju, Vācija visvairāk šodien pievērš tam uzmanību, ja, jo viņi visu savu robežu nostiprina tieši ar tuvā radius pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas pirmkārt iznīcina dronus. Ja. Un kombinē ar raķešu sistēmām, pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas neutralizē jau raķetes dažādas. Ja. Tad viss ir ļoti saprotam reāli. Irāna ir lielāka, spējas nav varbūt tik attīstīts kā Izrēlē, nav tik, kā var teikt, zinātniski, labāk šis bruņojums, šīs spējas nav labāks par Irānu, bet Irānai vienkārši ir potenciāls lielāks. Viņi vienkārši ar masu, ar kvantumu, ja. Tad, ja izlaiž tādu daudzumu artilēriju, raķetes un dronus, tad vienkārši fiziski nav iespējams visus viņus atvairīt, iznīcināt. Un tā ir tā problēma. Un noteikti es saku, ka Izraela izdarīs kaut kādas korekcijas, un nākamais trieciens droši vien būs pa Irānu, par visām kritisko militāro infrastruktūru, par šīm raķešu palaišanas vietām un par bāzēm, kur glabājās droši vien šī artilērijas sistēmas. Es domāju, ka Izrēlai ir pietiekami nopietna izlūkošana un kad mēs varam gaidīt jau nākamo triecienu, ko izdarīs Izrēla. Tas ir mans tāds viedoklis, jo, kā tu jau teici, šīs ir tādas nesamierināmas politikas, tad Irāna grib iznīcināt Izrēlu, nekāda piekāpšanās dialogs nevar būt. Ja runa ir par Amerikas Savienotām valstīm, kas negrib iesaistīties šajā konfliktā, es domāju, Izrēla gribētu, lai viņai sabiedrotais palīdzētu šajā situācijā. Irānai tas nebūtu izdevīgi, jo es domāju, ka tomēr militārās spējas, kādas ir Amerikas Savienotām valstīm, ātri vien, teiksim, kā var teikt, Irāna noliktu tādā, jau zaudētāju lomā. Iespējams, kad piedalītos vēl kaut kādas valsts iesaistītos šajā militārā konfliktā, ja ASV piedalīsies, ja, to mēs pašlaik nevaram pateikt, nezinām, bet tādas nojautas ir. Ja tiks bloķēt kaut kādi jūras ceļi un jau tiks ietekmēt pasaules ekonomika, tu teici, šīs naftas cenas un gāzes cenas var celties, es domāju, ka tad noteikti iesaistīsies Amerikas Savienotās valsts šajā konfliktā, jo viss šī ekonomika ir daudz atkarīga no tā visa. Katrā gadījumā, Arnold, noslēgumā ļoti īsi secinājumi. Pirmais secinājums ir,
jo ilgāk šis konflikts būs un Irāna nepiekāpsies, tas var draudēt Izraēlai ar zaudējumu. To, ko tu pareizi pateici, vienkārši masveida produkcija, pārsloze pretgaisa aizsardzības sistēmai, tālāk tiek iznīcināta arī Izraels kritiskā infrastruktūra, kas nekad nav bijis līdz šim, kas var radīt problēmas iekšpolitiskās Netanjahu, kur nebūtu nav stabili viņa pozīcijas. Ja? Otrkārt, Trumpa administrācija ļoti labi saprot, ka viens problēmas vietā Ukrainā tā saņems vienlaicīgi divas problēmas, ļoti nopietnas, ja, kur jāiesaistās, un, protams, ka ASV to negrib, jo ASV arī definē, ka Izraela to veica, kas arī ļoti interesanti. ASV noliedza, ka ASV būtu zinājis par Ukrainas triecienu 1. jūnijā Krievijas strateģiskiem bumbvedējiem, un ASV arī noliedza, ka Izraela būtu brīdinājusi ASV par attiecīgi šo te triecienu, kas principā ASV ļauj iespēju manevrēt un pateikt, ka mēs neko nezinājām, mums neviens neko nepateica, tiekat paši galā. Ja. Bet ir vairāk kā skaidrs, ka Izraela vienatnē nevarēs tikt galā ar Irānu. Ja, un ja šobrīd mēs runājam, šie triecieni turpinās, tad tas var maksāt Izraēlai arī ļoti dārgi. Vēl viens moments ir, manuprāt, ļoti svarīgs, vai šis konflikts tomēr izplatīsies tālāk, un vai mēs tomēr jau esam 3. pasaules karā, vai tas ir sākums, un tā problēma ir, ka vēsturnieki, tie, kas paliks dzīvi, ja, varēs varbūt pēc daudziem gadiem pateikt, lūk, šis bija tas pirmais trieciens, ar kuru mēs varam sākt skaitīt, kad sākās. Ja. Bet to, ko mēs redzam tagad, ja, no šīs situācijas jau labi atpakaļ ceļa nav Arnolda nevienam, neprot. Un ASV nevar pieļaut, lai Izraela zaudē. Jā, ar tāliešām sekām. Un, teiksim, nosīt Krieviju un Ķīna arī negrib, lai Irāna zaudētu, jo tas tomēr ir diezgan liels sabiedroties. Ko, dārgie draugi, vai tas ir vai nav 3. pasaules karš, to mēs drīz redzēsim. Domāju, ka mums nāksies pie šī jautājuma atgriezties, jo, es domāju, Latvijas iedzīvotājiem būtu vērtīgi zināt kaut vai tā iemesla dēļ, ka, ja notiks tas, ko mēs ar Arnoldu, par ko mēs runājam šodien ar Arnoldu, tad var pamosties ar ļoti nepatīkamām degvielas cenām un ļoti nepatīkamām, vispārējo sadārdzinājumu šo degvielas cenu dēļ. Kaut vai šī iemesla dēļ, protams, mums visiem ir vērtīgi zināt, kas notiek un kā tas viss tālāk varētu virzīties un ar ko tas draud. Arnold, paldies tev, visu labu! Paldies, Raimond!